Dažreiz dokumentā nepieciešams ievietot kāds liels tabulas, liels attēls, liels diagrammas, kuras uz lapas portreta orientācijā īsti labi neizvietojās, ka rezultātā mums ļoti pateicīgi būtu pamainīt kādas atsevišķas lapas orientāciju uz ainavu. Lai to paveiktu, daram sekojoši. Tad dotajā brīdī šajā vietā, kur stāv kursoriņš, pieņemsim, ka mums kā reiz šāda liela tabula vajadzīga. Mums būtu jāievieto 2 sekciju pārtraukumi. Lai to paveiktu, dodamies uz page layout, meklējam, kur ir pārtraukumi. Tad tas būtu šeit, sameklējam sekciju pārtraukumus ar tipu next page. Ievietojam vienu, neko daudz nedomājam, tieši tāpat ieliekam otru sekcijas pārtraukumu. Rezultātā pilnīgi noteikti mūsu dokumentā parādīsies viena jauna tukša lapas puse, un tajā pašā laikā dokuments sadalīts patreizajā brīdī 3 sekcijās. Ieliekam kursoriņu šajā tukšajā lapā, kas ir otrā sekcija, un pamainām šai sekcijai orientāciju uz landscape jeb ainavu. Ievērojam to, ka šīs izmaiņas šajā brīdī attieksies tieši uz šo konkrēto sekciju, nevis uz visu dokumentu. Rezultātā ir viena horizontāla lapa mūsu dokumentā, bet šai lapai pilnīgi noteikti pašreizajā brīdī ir problēma. Problēma ir tāda, ka uz šīs lapas netiek attēlota informācija, kura tiek iekļauta headerī un footerī, respektīvi lapas puses numurs un viss pārējais. Tas notiek tā jums pēc, ka ordinālajā dokumentā mums bija titula lapas, loģiski nekas no šī augstāk minētā netiek attēlots. Savukārt izveidot jaunu sekciju, šī sekcija manto iepriekšējās īpašības, attiecīgi šī tukšā lapa ir šīs sekcijas pirmā lapas, kuras nekas no tā viss nav. Lai to atgrieztu, vajadzētu aktivizēt headers un footers, klik, izdarījām, redzam, ka mums tā rakstīts, ka šī ir pirmās lapas galvena, sekcijai otrai. Ieklišanām šajā te, dodamies pie headera un footera rīkiem, sameklējam vietiņu ar nosaukumu different first page, izņemam šo ķeksīti ārā, rezultātā mums ir parasts headers un footers, atgriezās numuriņš un attiecīgi arī viss pārējais, kas tur tiks rakstīts. Tieši tāpat problēma 3. sekcijā, jo arī šī lapa ir 3. sekcijas pirmā lapa. Ieliekam kursoriņu šajā sekcijā, izņemam ārā ķeksīti, viss kārtībā. Rezultātā šajā te lapā vajadzības gadījumā varam ievietot lielu, milzīgu tabulu. Paldies!